Sveika šodienā! Šodien man gribās pacelt realizācijas tēmu un parunāt par to, kas ir realizācija un kā to ieraudzīt, kā to saprast. Izstāstīšu dažas lietas, kuras palīdzēs tev saprast, kā atrast savu realizāciju, kā saprast, varbūt, ka tu jau esi savā realizācijā, bet šobrīd tev ir šaubas un tu sāc domāt, varbūt, ka nē, varbūt, ka man ir jāmaina sava realizācija. Tad es šodien gribēju pacelt šo tēmu un parunāt ar tevi par to, kas ir realizācija, kā to ieraudzīt un kurā vietā vispār sievietes dzīvē ir realizācija. Tad, kad cilvēks atnāk uz šo zemi, uz šo pasauli, viņš jau zina, priekš kam viņš ir atnācis. Viņš nevis meklē apstiprinājumus, nevis šaubās, nevis cīnās vai kašķējās, bet viņš zina. Viņš vienkārši zina, un viņam pat nav vajadzīgi nekādi pierādījumi, kā pieaugušam cilvēkam. Mazs bērns ļoti labi zina, ar kādu mērķi viņš ir atnācis uz šo pasauli, un pieaugušie parasti ko dara? Pieaugušie parasti palīdz šim te mazajam cilvēkam visādos veidos aizmirst to. Vienkārši pielāgo šo te mazo cilvēku mūsdienu pasaules standartiem tā, lai šis te mazais cilvēks atbilstu šiem te standartiem, lai šis te mazais cilvēks saprot, ka realizācija ir jānes peļņa un jo lielāka, jo labāk. Vai arī otra galējība, ja būs liela peļņa, tātad tev ir jāšmaucās, tev ir jāzog, tev ir jāmelo, tev ir jābūt sliktam cilvēkam, tāpēc, ja tu gribi būt labs cilvēks, tad pelni maz. Un tad šī realizācija pārsvarā ir piesieta atalgojumam. Mazam cilvēkam līdz 7 gadu vecumam šī realizācija pilnīgi un galīgi nav piesieta atalgojumam, un šis cilvēks vispār neplāno pelnīt savā dzīvē. Šis cilvēks plāno baudīt dzīvi, priecāties par dzīvi un darīt to, kas šim mazajam cilvēkam ļoti, ļoti patīk. Pēc tam jau no 7 gadu vecuma pārsvarā visiem cilvēkiem jau ir sačakarēta šī spēja just savu aicinājumu, un pēc tam jau ir grūtāk. Bet ir izņēmumi, ir tomēr arī tādi vecāki, kuri ir bijuši pārāk aizņemti, lai čakarētu savus bērnus. Vai arī ir tieši sagadījies tā, ka šim bērnam šī mīlestība ir bijusi pietiekoši jau tāpat no citiem, nezinu, no omītes, no tēta, no mammas, un tāpēc kāds no citiem ģimenes locekļiem nav spējis sačakarēt šo mazo cilvēku. Un tālāk tad, jā, te sadalās. Ir vieni cilvēki, kuri zina, jūt savu aicinājumu un turpina pa dzīvi spērt soļus, kas ir vajadzīgi, lai pietuvotos šai savai realizācijai, šim procesam, ja, jo tas jau nav kā tāds, uzdevums, kuru vienā dienā var paveikt. Un šo realizāciju ir cilvēki, kuri īstenībā arī visu laiku papildina, un nav tā, ka cilvēks pabeidz augstskolu un realizējās un līdz mūža beigām sēž vienā un tai pašā savā realizācijā. Nē, tas ir pilnīgi normāli, ka ir arī citi cilvēki, kuri šo realizāciju pastāvīgi vai nu maina, vai nu papildina un pielāgo mūsdienu realitātes prasībām, izejot no sava iekšējā pieprasījuma. Un tad parasti kā notiek? Parasti jau ir kā bērns skolā dara to, ko viņam liek, tāpēc, lai viņam ieliktu kaut cik normālu atzīmi, tāpēc, lai vecāki nelamātu, tāpēc, lai viņam pirktu mantas, tāpēc, lai viņš būtu pieņemts vispirms tur skolas sabiedrībā, pēc tam izejot no tā, kā viņš ir pieņemts skolas sabiedrībā, tad izejot no tā, viņš ir vai nav pieņemts ģimenē. Ja? Kas ir ļoti, ļoti neforšs scenārijs, kur bērns jūtās mīlēts tikai tad, ja viņš atbilst šiem skolas prasībām. Ja? Un pēc tam tad tālāk, kas notiek? Skatāmies, kur iet draudzenes, tuvākās klases biedrenes. Ja nav atbalsta ģimenē, tad meitene ko parasti dara? Ja viņa nejūtās droši savā ģimenē ar savu mammu un tēti, tad viņa meklē, ar ko viņa varētu justies ārpus savas ģimenes, un tā būs kaut kāda ļoti tuva draudzene, no kuras viņai būs ļoti grūti šķirties, un viņa aizies mācīties to pašu, ko mācās draudzene. Tikai tāpēc, ka
viņai ir bail pazaudēt šo te balstu, šo te savu atbalstu, šo te savu vienīgo uzticības personu, un tāpēc viņa nodod savu aicinājumu, viņa nav spējīga vienkārši sekot šim te savam aicinājumam, jo viņa pazaudēs pamatu zem kājām. Un viņa aiziet mācīties to, ko mācās draudzene. Draudzenei atkal ar šo te pamatu nav nekādu problēmu, taču agri vai vēl šiem te cilvēkiem tāpat ir jāšķirās šai te draudzenei. Būs sava ģimene, viņa satiks studiju gados savu bērnu, topošo bērnu tēvu. Un jebkurā brīdī šis te lūzuma punkts būs jāpiedzīvo. Jebkurā gadījumā. Un kā no tā izvairīties? Vai arī kā to apiet tagad, kā no tā iziet tagad, ja gadījumā tu atpazini sevi kādā no šiem scenārijiem? Tātad viena lieta, ko es aicinu no sirds, tas ir nodrošināt saviem bērniem drošu vidi tā, lai viņiem nebūtu šādi te scenāriji, jo, ja tu atpazini sevi šajā te scenārijā, visticamāk, tu pat neapzinies, tu pat neapjaut, ka tu visticamāk saviem bērniem nodrošina tieši tādu pašu scenāriju, mēģina atpazīt to. Un nākamais, tad, kā tad sajust šo savu aicinājumu? Iespējams, pilnīgi iespējams, ka tu šobrīd pildi savu aicinājumu, bet tu meklē problēmu tur, kur tā nav, aiz sava iekšējā aiz šīs savas nepārliecinātības, jo, ja ģimenē tu neesi varējusi justies pieņemta un pašpārliecināta, tātad pēc tam izejot ārpasaulē, izejot savā ģimenē, izejot savā darbā realizācijā, tev nekad nav šis te pamats zem kājām. Un vienkārši padomā par to, tik tiešām padomā, tā dziļi ieklausies sevi un padomā par to, kā tu šobrīd esi realizējusies savā iekšējā pasaulē, savā dvēselē un savā ķermenī. Tas ir pats pirmais mūsu realizācijas formāts, kurā mēs realizējamies fiziskajā pasaulē, tas ir mūsu ķermenis. Un, ja tev ir, piemēram, problēmas ar veselību, ja tev ir kaut kādas tādas lietas, kuras tu sevī nevari pieņemt izskata ziņā, tad tā ir pirmā lieta, ar kuru vajadzētu strādāt, un pie realizācijas ķerties pilnīgi un galīgi vēl ir par ātru. Tev ir jātiek skaidrībā ar savu iekšējo pasauli un ar šīs iekšējās pasaules fiziskajām mājām. Jāsakārto sava veselība, savs atspulgs spogulī, lai tu varētu pieņemt sevi, savu fizisko ķermeni, lai tev nav kaut kas, kam tu sev joprojām piekasies. Ir grēks neizmantot mūsdienās pieejamos visus šos te instrumentus, šīs te visas foršās iespējas, kā strādāt ar savu iekšējo pasauli tā, nevis lai aizmēlētu sev acis vai aiztaisītu kaut kā savus caurumus, kaut kā, pavirši aizmēlējot ciet. Nē, tas ir riktīgi foršs, patīkams ceļojums līdz savai tai sevis versijai, kuru tu tik tiešām būsi mierā ar to un pārstās piekasīties. Nākamās mājas, kurās tev ir jāievieš kārtība, tā ir tava ģimene. Tās ir tās tavas mājas, kur tu piekasies vīram, ka viņš jau kuro gadu nevar salabot kaut ko tavās mājās. Ka tu mēģini viņu piedabūt, lai viņš beidzot sāk tev pirkt ziedus, ka tev visu laiku tu nevari atrast kontaktu ar bērniem, ka bērni tur ir nepaklausīgi, skolā slikti mācās un tā tālāk. Kārto šīs sfēras, jo ja tev šobrīd gribas piekasīties savai realizācijai, tad vai nu šobrīd tu esi attiecībās tajā posmā, kur tu nevari viņu piedabūt precēties, vai arī jums nesanāk bērniņi, vai arī viss jau ir, bet viss ir tik slikti, ka labāk nebūtu. Labāk, lai nebūtu vienkārši, ja? Tev vienkārši nav spēka ar to visu šobrīd strādāt, tāpēc, ka jāsāk ir no pašiem pamatiem, no paša grūtākā. Jā, tas ir grūtākais – sākt ar sevi, sākt ar savu atbildību un sākt kārtot savas galvenās, primārās lomas.
Bet tu nevari, tev vienkārši neļaus, nevieni visuma spēki tev neļaus realizācijā būt realizētai un nest tālāk savu šo te bardaku pasaulē tik ilgi, kamēr tu nebūsi tikusi skaidrībā ar sevi. Tāpēc tas, ko es gribu pateikt, ja tu nevari atrast savu realizāciju, tātad tu joprojām neesi realizējusies ne fiziski, ne mentāli, ne arī savā ģimenē, tu joprojām neesi nostabilizējusies un tu esi pārāk nestabila, lai šī radīzācija varētu būt priekš tevis un priekš pasaules tajā tiešām foršo, gaišo enerģiju radīšanas vibrācijās, frekvencēs. Lai tu spētu radīt kaut ko foršu, tev pašai ir jātic, ka tu esi kaut kas foršs. Tev pašai ir jāskatās uz savu ģimeni kā uz kaut ko nereāli superīgu un ar milzīgāko lepnumu. Un ja mēs paskatāmies uz tām realizētajām sievietēm, kuras ir savā vietā, kuras saņem visforšākās atsauksmes, kurām ir tie klienti, ar kurām viņas ir tik forši uz viena viļņa, kuras šķiet, ka tiešām arī ļoti labi pelna. Ja mēs paskatāmies, kur ir viņu ģimenes, un ja mēs paskatāmies, kā viņas pašas izskatās un kā viņas pašas pret sevi izturās, tad nav jau vajadzīgs pat ievākt nekādus datus, vienkārši jo tu paskaties un saproti to, ka jā, ir jāsāk ar grūtāko, bet tas būs tā vērts un šī realizācija pati atnāks. Ir jāsāk iekšēji vienkārši ar sevi šis te, es tā saku vienkārši, tas nav, protams, vienkārši, bet ir jāsāk šis iekšējais darbs un jāuzticās savām sajūtām. Un tad, kad tu sāksi uzticēties savām sajūtām, tu sajutīsi to savu īsto realizāciju. Viņa atnāks pie tevis, tad, kad tu viņu vismazāk gaidīsi. Bet tik ilgi, kamēr tu viņu centies ar varu visu laiku, kā, kaut ko tādu atvilkt, nesanāk. Sāc ar vistuvāko apvalku un pēc tam pamazām virzies tālāk. Jā, varbūt būs grūti posmi, kur būs tiešām jāveic ģenerālā tīrīšana, bet ja ir vajadzīga palīdzība, es savā realizācijā arī neesmu tāpat vien, un es esmu vairākas ģenerālās tīrīšanas veikusi dažādās jomās un joprojām turpinu strādāt ar sevi. Nav tā, ka kā jau es video sākumā minēju, tas ir tāds process nebeidzams. Galvenais ir iet viņā ar tiešām tādu interesi un ar tādu sapratni pret sevi. Kad nevienam nav dzimšanas brīdī iedota instrukcija, kā pareizi nodzīvot šo dzīvi. Pilnīgi nevienam mums nav iedota instrukcija, kā pareizi bez kļūdām nodzīvot šo te dzīvi. Bet tikko kā tu pārstāji šīs te kļūdas saukt par kļūdām, tu viņus uztver kā pieredzi, kas pie tevis ir atnākusi, jo viņa tev bija vajadzīga un izveidoja no tevi šo te tavu šodienas versiju, kas ir atvedusi līdz šim te video. Tas nozīmē, ka ne tāpat vien. Nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien un pārstāj sevi kritizēt par savām kļūdām. Sāc uztvert šo te ceļojumu kā tiešām tādu foršu ceļojumu, kurā nav kļūdu, kurā ir tikai un vienīgi ceļš ar dažādām pieredzēm. Ja ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, jebkāda no manas puses, es te esmu ne tāpat vien. Gaidīšu tavu ziņu.